Čau! Šodien es izdomāju uzfilmēt jums savas lūpkrāsas kolekcijas video, bet tā kā man viņas ir diezgan daudz un lai arī jums nebūtu garlaicīgi skatīties, izdomāju to video tā kā sadalīt divās daļās. Un tad šodien būs video par tādām high-end lūpkrāsām, jeb no tāda dārgākā gala. Tur nebūs tikai lūpkrāsa, tur arī ir pāris lūpu spīdumi, ja nemaldos, un tad jau turpināt skatīties. Tātad šī lūpkrāsa ir no Lancome. Viņa ir tādā sarkanā tonītī, nosaukums ir L'Absolu, es noteikti nevarēšu izrunāt pareizi, jo tas ir franciski. Un šitā lūpkrāsa nav tā, ka man baigi patīk, jo viņa ir diezgan tāda caurspīdīga uz lūpām, un es sagaidīju, ka viņa būs daudz tāda tā kā biezāk uzklāsies un būs daudz pigmentētāka. Šitā lūpkrāsa jau ir super veca. Viņas dabūju no mammas, un man šitā lūpkrāsa patīk likt tikai tāpēc, ka dienas laikā, kad lūpkrāsa jau ir nogājis, uz lūpām paliek tādi mazi kristāliņi, un man ļoti patīk. Nākamā divi arī ir no Lancome, un tie ir tā kā tādi lūpu spīdumi. Šis te pirmais ir tāda, var teikt, pilnībā caurspīdīgs ar tādu spīdumiņu un arī maziem kristāliņiem iekšā. Un šis spīdums ir vairāk ar krāsu, tāda sarkanīga tonīta, un jo vairāk viņu uzliek, jo piesātinātā krāsa arī tu var dabūt uz lūpām. Šis arī ir lūpu spīdums, es viņu dabūju kaut kādā komplektiņā kopā ar tušu un zīmolu, ja nemaldos. Tas arī ir sarkans lūpu spīdums, bet viņš ļoti lipina kopā lūpas, tāpēc viņu ļoti daudz nelietoju. Man arī ir 5 smaku lūpu krāsas, un šī pirmā ir man mīļākā lūpu krāsa, bet viņa diemžēl tika saspiesta pagājušajā reizē, jo es viņu uzkrāsoju un kāds pieklāvēja pie durvīm, un es viņu neaizskrūvētāju virsū uzspiedu korķīti virsū, tāpēc viņa izstāja šādi šobrīd. Šī krāsa ir matēta, un šeit ir tāds, ka es gāju uz maku veikalu, lai izvēlētos savu perfekto nude tonīti, un pārdevēja ieteica man šo, bet uz manām lūpām šī izstās pilnībā oranža, bet man viņa joprojām patīk. Šī lūpkrāsa ir heavy petting, un ir ļoti tādā tumšā, violetīgi brūnā tonī, un man liekas perfekti priekš rudens. Nākamā ir Likable lūpkrāsa. Un šitā ir no Cream Sheen kolekcijas, man vispār patīk makam tās Cream Sheen lūpu krāsas, jo viņas ļoti labi uzklājās uz lūpām un ļoti pigmentētas ir. Un šitai arī ir neliels spīdumiņš iekšā. Bet šito vairāks nesāju parasti pavasarī un vasarā. Un tad pēdējā no maku lūpu krāsām man ir All Fired Up lūpu krāsa, kas ir sarkanā tonī, un man liekas priekš manas ādas krāsas šitā ir perfektā sarkanā krāsa. Un viņa arī ir matēta, super ilgi turās. Es nezinu, viņa visu dienu, man liekas, man turās vienmēr. Nākamās divas būs Chanel lūpu krāsas, un šī te pirmā ir, mana otrā, vai var teikt, mana pirmā lūpu krāsa no high-end kolekcijas, bet mana otrā lūpu krāsa vispār. Un šī ir tādā maigā violetā tonī, un šito es tā kā taupu ļoti, jo viņi vispār dārgās lūpu krāsas ļoti ātri tērējās. Nezinu, kāpēc. Šī otrā Chanel lūpkrāsa man ir dāvināta, un šai arī ir tāda maza kristāliņa iekšā, tā kā Lancome lūpkrāsai viņa paliek uz lūpām arī tad, kad lūpkrāsa ir pazudusi jau. Un viņa tādā, kamerā izstāsta tādā oranžā tonī, bet viņa gan ir tādā korāļa, tādā rozīga oranžīgā tonītī. Kā jau jūs redzat bildītē. Nākamās divas ir no Clinique, un šis pirmais tā ir tas Chubby Sticks, kas darbojās kā lūpu balzāms, bet viņš ir arī ar tādu nelielu tonīti iekšā. Ja viņi krāso ļoti daudz virsū, tad arī dabūt kārtīgi tonīti uz lūpām. Un otra Clinique lūpkrāsa ir tādā brūnā tonī, un viņai tā tekstūra tā kā Cream Sheen, tā kā Mac Cream Sheen lūpu krāsām. Šito es pirku internetā, un vispār nosaukums ir Rose Glow, jo internetā viņa izskatījās tāda tiešām rozā krāsā, bet būtībā viņa ir pilnībā brūna. Nākamais ir lūpu spīdums no Clarins. Viņam arī ir spīdumiņi, man liekas, jūs jau esat pamanījuši, ka man ļoti patīk, kad lūpu krāsās ir tie mazie spīdumiņi, kas pēc tam paliek uz lūpām un izstāsta vienkārši superīgi. Bet šitā lūpkrāsa, vienīgais, kas man nepatīk šai lūpkrāsā, ir tas iepakojums, jo
viņš vienmēr tā kā iznāk par to augšuņu ārā un, nezinu, tam gar korķīti izspiežās ārā un sasmērē visu somu. Nākamās divas ir no Too Faced. Pirmā ir tādā super rozā krāsā, bet šitā lūpkrāsa vispār neturās uz lūpām. Viņi it kā uzklājās tā kā ļoti daudz uz lūpām un pigmentēti, bet tik tā pašā laikā viņi uzreiz nonāk nost. Un šī otrā ir no Melted kolekcijas. Ja jūs ieties video vienu no pirmajiem, kurus nopirku Sephora komplektiņu ar lūpkrāsām, tad šis ir no tā komplektiņa. Un šitā lūpkrāsa arī manas lūpām izstāsta tagad nedaudz oranža. Viņa daudz labāk izstāsta vasarā, kad ir nosauļojies. Bet viņa diezgan arī labi turās. Viņa gan nav matētā, bet viņa diezgan ilgi turās. Šī lūpkrāsa ir no Smashbox. Un viņi ir, tagad atkal viņi man izstāsta diezgan tāda nedaudz oranžīga uz lūpām, bet arī, kad vasarā ir iesaļojusi, viņi izstāsta tāda smukā brūnā krāsā, un tagad jau baigais trends bija šitās matētās brūnās lūpkrāsas nesāt. Un viņi ļoti ilgi turās uz lūpām. Šī mini Kat Von D lūpkrāsa arī ir no tā mazā komplektiņa. Un šis ir tādā violetā, tonī īsmā līdzīgs Max sīrupu krāsai, bet matēta versija. Un ļoti labi turās uz lūpām un ļoti patīk tā tekstūriņa arī. Nākamā ir no NARS, un par šo man nav īpaši daudz ko teikt, jo es viņu īpaši daudz nelieku, tāpēc, kad viņai tā kā viņa uzliek, viņa ir ar tādu nedaudz metālisku piesitienu, un man nepatīk kaut kas tāds ir uz lūpām. Pirmspēdējais ir tāds lūpu balzāms, arī ar nelielu pigmentiņu, nedaudz rozīgs tāds. Un viņam, es gan neesmu lasījusi, vai viņam tiešām ir, bet man tāda sajūta, ka tur nedaudz piparmēta klāt, jo tad, kad viņi uzliek, ir bišķiņ tāda kutinoša sajūta. Pēdējais lūpu spīdums ir no Benefita. Šits ir mans mīļākais lūpu spīdums, ko var uzlikt neskatoties, ejot pa ielu vai braucot mašīnā. Viņam arī ir neliels spīdums, bet uzliekot uz lūpām, viņas ir tāda super mīksta sajūta. Un ka gribās likt vēl un vēl viņam ir ļoti smuka smarža un garša. Viņi gan nevarēs, bet jā. Tas ir arī šodienas video viss. Cerams, ka jums patika un gaidat otro video par manām drugstore vai kā saka high street lūpu krāsām, kas ir nedaudz lētākas un vairāk cilvēku noteikti viņas var atļauties arī. Tā kā, labi, līdz nākamajai reizei!